Kādas jūsu domas par Lietuvas valdības potenciāliem plāniem attiecībā uz Ignitis grupu? Pagājušajā nedēļā bija tādas karstas ziņas, ka Lietuva valdība varētu apsvērt Ignitis akciju izpirkšanu. Palielam izņemšanu no biržas, bet no akciju izpirkšanu. Ja? Un sākumā bija domāts, tas būs koalīcijas līgumā. Koalīcijas līgumā tas laikam nav, bet dienas kārtībā tas būšot. Tas ir lielas ziņas. Bet ko tas nozīmē visiem pārējiem? Viņi, protams, izdomās, kā viņi grib darīt, kas viņiem ir izdevīgāk un tam līdzīgi, loģiku vai neloģiku. Tur nevajag meklēt, kā viņi izdomās, tā būs. Bet ko tas nozīmēs visiem pārējiem? Visiem pārējiem tas nozīmēs to, ka Baltijas biržu kopējā tirgus kapitalizācija samazināsies gandrīz pa 1,5 miljardu vai pat vairāk. Nezinu, cik tur šajā konkrētajā brīdī ir tirgus kapitalizācija, bet apmēram 1,5 miljards. Tātad kopējā tirgus kapitalizācija pa 1,5 miljardu mazāk. Mēs jau tagad tā knapi esam kaut kādos varbūt tur frontier market indeksos un tam līdzīgi. Ar šo arī tā spēlīt uz laiku varētu tikt vispār nolikt kaut kur citur. Un, protams, šobrīd jau politiķiem pietiek argumentu. Benefit Green iet projām, potenciāli Ignitis iet. Kāpēc tu vispār Latvijā kaut ko darīt valsts sabiedrībām, kapitāla tirgos? Tā kā cilvēki darbojas. Varētu šis, ka tur kaut kur kaimiņos kaut kas notiekās, bet tas ietekmēt var visus.